Jauns, uzņēmīgs un gatavs īstenot pārdrošas idejas. Tā var raksturot Arti Dauginu, vienu no elektrodivriteņu ražotnes dibinātājiem Liepājā. Savu darbību uzņēmums sācis 2012. gada augustā. Ļoti daudz cilvēku teica, ka mums nav viss laikam ar galvu droši, un kurš sezonas beigās kaut ko sāk. Bet patiesībā tā viena mēneša laikā, kas mums vēl atlika tajā sezonā, mēs ļoti daudz iemācījāmies. Jau nākšā gadā mēs jau bijām ar handikāpu, jo mēs zinājām, kas kur kā. Pirmajā gadā mums bija čehi ritenis, ko mēs nopirkām, atzinām pa labu, bet pēc 3 mēnešu lietošanas sapratām, ka var uztaisīt labāku un var uztaisīt lētāku. Atradām veidus, kā uztaisīt ātrāku un labāku. Tas bija daļa no austrumiem atvest, kas mums ir vajadzīgs, un salikt šeit uz vietas. Tagad to sapratām, ka mēs varam vēl ātrāk, varbūt ne lētāk, bet vēl labāk. Tad sākām daudz lietas darīt šeit uz vietas. Rudens un ziema ir nosacīti klusais periods, taču šis ir aktīvākais laiks konstruktoriem un dizainerim, izstrādājot jaunās sezonas modeļus. Praktiski ir tā, ka Arts izdomā to ideju, to skici, tos pirmos uzmetumus. Tad viņš ar tehnisko direktoru iziet cauri, pastās, veic labojumus un tad nonāk pie manis. Un es to sāku tā kā vizualizēt, parādīt, kā tas varētu izskatīties. Tad mēs skatāmies tīri no tehniskā viedokļa, vai tas tā viss strādās. Un tad, kad jau tuvojās tā pārdošanas sezona, tad jau es strādāju pie tā, lai klients varētu apskatīt, kas būs nākotnē, ko viņš varēs iegādāties. Vēl pirms ir uztaisīti pirmie riteņi. Rudenī likās, tas ir neiespējami, tas, ko mēs izdomājam, ka to līdz pavasarim, ka to nevar izdarīt, tas nav iespējams. Un tad mēs strādājam, tad jau tā, ka vakar es taisīju pirmos testus, tā bez bremzēm, vispār plosīju pa pilsētu. Liepājā ražotos ērtos un ātros pārvietošanās līdzekļus iecienījuši lauku reģionu iedzīvotāji. Liels pieprasījums esot arī pēc elektrovelosipēdu nomas. Šogad vien nelielajā uzņēmumā plānots saražot un pārdot ap 500 divriteņu, ar tiem iekarojot arī Skandināvijas tirgu. Kas man priecē, ka no Rīgas, no visām malām, pat no Krievijas mums ir brauc nomāt cilvēki, un viņi izmanto šo nomas iespēju, un tādā veidā viņi iepazīstās ar riteni, un vienalga, kur viņi atgriežās, un zina, kur viņi vēlās pasūtīt savu nākšo riteni. Riteņu lieta patiesībā ir viens tāds mazs sīkumiņš no tā visu, ko mēs gribam. Tas ir tāds, teiksim, Latvijas mērogā paveicams projekts, kur tu vari sabiedrību izglītot par elektromobilitāti kā tādu. Tā kopējā vīzija jau ir cilvēkiem dot transportu un enerģijas brīvību. Un to cilvēkam tu nevar vienā dienā pateikt tā un uzreiz iegūt šo brīvību. Ja izstāstīt to visu, tas ir gandrīz tā, ka pateikt, kad mēs tā ēdīsim visu pavelti. Visi teikt, jā, fine, bet kā tas notiksies. Un tāpēc mēs ejam soli pa solim. Šobrīd elektrodivriteņu ražotājiem vēl viens jauns izaicinājums – elektrokartings, ko publiski plānots prezentēt februāra sākumā. Azarts un ambīcijas tie esot galvenie stūrakmeņi, kas neļauj apstāties grūtību priekšā. Kā uzskata Artis, tad viss notiek tur, kur ir darbīgi cilvēki. Lai iepazītu biznesa filozofiju, pats savulaik kādu brīdi strādājis ārvalstīs. Ārzemēs iespējas vienmēr ir lielāks, un kad tu aizbrauc un sajūt to garšu, tos dziļos ūdens, jo ja jaunais cilvēks saka, jāiet uz Rīgu, tur ir viss, tad es pasaku, kam uz Rīgu, ej uz Londonu, tur ir vēl vairāk, tad darīšu, kam Rīga vairs. Bet, manuprāt, nē, jo viss lietas ir tur, kur tu esi. Palielam nav svarīgi, kurā vietā tu atrodies, un es esmu ļoti laimīgs un lepns to, ka es esmu šeit Latvijā, un liels daļas šeit Liepājā daru, un es labprāt darītu arī daudz, kuriem, manuprāt, tiem ambicioziem cilvēkiem, kuriem ir tās ambīcijas, kur var pavilkt šos cilvēkus līdz, viņiem ir no šiem maziem reģioniem jāvelk tos cilvēkus no turienes, jo šobrīd tie mazie reģioni jūtās tādā diskomforta sajūtā, un tiem līderiem ir jāatgriežās reģionos, jo lielajos ūdeņos tur ir, kas peld un airē. Atgriezies reģionā, parāda, kā to izdarīt, un tad būs arī sekotāji, jo tur cilvēki daudz vairāk to novērtē. Un tāpēc es negribu nekur neviens ārzemes. Sēlga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.